Kas jūs motivē sniegt atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem? Tā kā mana darba pieredze ir bijusi saistīta arī ar darbu tiesā, esmu novērojis ļoti lielu skaitu dažādu nepamatotu pieteikumu tiesai, kuru dēļ strīds jau kā tāds nemaz netiek atrisināts un viestas veltas cerības arī pašos iesniedzējos. Līdz ar to mana motivācija bija personām skaidrot nevien tikai viņu tiesības, piemēram, vērsties tiesā vai kādā citā institūcijā, bet arī skaidrot šo līdztiesību un pienākumus mums vienam pret otru. Līdz ar to vairāk risināt strīdus pirms to nonākšanas tiesā. Es jūtos nedaudz pagodināta pati persona. Jā, tāpēc, ka man liekas, ka tas LV portāls ir tāds portāls, kas ir apkopojis profesionāļus, kurš arī zina, pie kā vērsties vairāk vai mazāk. Un tās ir profesionāļi sagatavotas atbildes, cilvēki, kuriem ir jāatbild par to, ko viņi ir teikuši, ir vārdiem, uzvārdiem, saviem amatiem, un tā ir informācija, kurai var uzticēties un arī uzticās, un es arī pati esmu meklējusi atbildes uz jautājumiem, ko es nepārzinu, teiksim, savā ikdienas dzīvē, nesaistībā ar darbu. Tā kā man tas ir pagodinoši. Man jautā, tad es jūtos tā kā atbildīgi arī atbildēt cilvēkiem. Es domāju, ka katram advokātam ir ārpus tās savas profesionālās darbības, ir kaut kādā veidā jāiesaistās arī šādos pasākumos. Es zinu arī ļoti daudz kolēģis, kas to dara. Gan arī saistībā ar Latvijas vēstnesi, arī citās, teiksim, šādās izmantojot iespēju kaut kādā veidā arī to pro bono palīdzību sniegt. Tā ka tas notiek, un domāju, ka mēs visi no tā esam tikai ieguvēji. Pirmkārt, tas uztur studentu tādā formā, ka mums pat pasniedzēji ņem no šitiem jautājumiem pat tā kā kontroldarbus. Tas tā kā uztur arī tādu kā saikni ar dzīvību, jo daži studenti varbūt pasmējas, kādi tur jautājumi, bet man tieši otrādi gribas palīdzēt. Kādi ir jautājumi, uz kuriem jūs parasti sniedzat atbildes? Es sniedzu tā kā stradiņu universitātē stipra puse mantošanas tiesības, mantojuma tiesības, protams, ka tajā par veselību maz ir jautājumi. Man patīk ļoti kopīpašums, tas pilnīgi tur pat īpašuma tiesības man ļoti patīk, kaut jāreģistrē zemes grāmatās, tas ne visiem tā kā liekas tā kā saistoši. Un vispār vienkāršāko cilvēku jautājumi, kas liekas, ka tādi varbūt absurdi, bet man patīk. Jautājumi, uz kuriem visbiežāk man jāsniedz atbildes, ir saistīti ar dažādiem administratīviem pārkāpumiem, lielākoties tieši ceļu satiksmē, kā arī ar administratīvā procesa tiesībām. Tā kā jautājumi vairāk vai mazāk ir par to, kā risināt dažādus strīdus starp privātu personu un valsti. Protams, ir arī jautājumi par to, kā risināt dažādas sadzīviskas konfliktus kaut vai kaimiņu starpā. Man parasti visvairāk tiek šie jautājumi tieši no civiltiesībām, varbūt tieši saistībā ar piekļuvas jautājumiem, nekustamiem īpašumiem. Te gan ir tāds aspekts, ka šis piekļuvas jautājums ļoti savijās arī ar tādām publiskām tiesībām, klasiskām publiskām tiesībām, kas ir saistīts, piemēram, pašvaldības tiesībām, pašvaldību kompetences, kas man arī ir, tuvs lauks. Katrā ziņā no tā, cik daudz un cik bieži cilvēki uzdod šos jautājumus, ir redzams, ka patiešām tur ir liela problēma. Tur ir tas, ko, pēc tā jautājuma sajūt, tur ir nesakārtotas attiecības visbiežāk. Un lai cik tas jocīgi būtu, tie juridiskie jautājumi, viņi vienmēr iet roku rokā un kopā ar kaut kādām neatrisinātām emocionālām un savstarpējām attiecībām, jo tas, ko mums notāriem visbiežāk jautā, protams, ir mantojums un dāvinājums. Un kā tad varēja tā, ka tai mammai tas viens bija mīļāks, un kā tad varēja tā, ka tā māsa aptina to tēvu ap pirkstu, un redz, tās jau ir lietas, kur mēs uz to jau atbildēt nevar. Un tad caur juridiskām lietām, caur kaut kādām līguma apstrīdēšanām, testamentu apstrīdēšanām cilvēki grib sakārtot to, kas viņiem sāp. Tas ir gan izteikti. Kas jautājumos trūkst, lai uz tiem varētu atbildēt pilnīgāk? Viens no pēdējiem bija labs jautājums, kur cilvēks uzdod. Man ir 3 jautājumi. Vai dāvinājuma līgums būtu labākais variants, kādas ir sekas mantiniekiem, lūdzu sniegt uz šiem jautājumiem atbildi. Un es tieši zinu, 1, 2 man jāsniedz.
Kad cilvēks raksta, es gribētu, lai jūs man paskaidrotu to un to, lai tiešām būtu konkrētā, ko sagaida cilvēks. Dažkārt jautājums sākotnēji izlasot var netapt skaidrs, kāds ir tas mērķis, kādā jautājums ir uzdots un ko tad tiešām varētu atbildēt šai personai, lai tiešām viņi būtu gandarīti ar šo sniegto atbildi. Lielākoties palīdz šo te jautājumu izlasot pēc tam nākamajā dienā, iespējams vēlreiz, vai pēc tam vēlreiz, un saprast tiešām starp rindiņām, ko tad persona tiešām vēlējusies uzdot un ko atrisināt ar šo jautājumu. Ir ļoti grūti atbildēt konkrēti uz jautājumu, kas ir pēc savas būtības vispārīgs, un tādēļ arī atbildes bieži vien ir vispārīgas. Patiesībā sakot, tās atbildes vairāk orientētas ir uz to, lai cilvēks spētu saprast šo problēmu un lai viņš zinātu apmēram, kurā virzienā viņam ir jārīkojās. Tas absolūti nenozīmē to, ka vajag, jeb nevajadzētu vērsties pēc tam pie profesionāļa un risināt arī ar advokātu palīdzību konkrēto lietu. Bet tā ir tāda vispārēja ievirze, kas varbūt ļauj saprast, es to gribu darīt vai es to negribu darīt. Kāds ir jūsu viedoklis par LV portālā konsultācijām kā informatīvo pakalpojumu? Manuprāt, LV portāls un tieši šīs e-konsultācijas ir tiešām ļoti noderīgs rīks, kādā uzzināt sev neskaidro informāciju. Neviens no man zināmiem cilvēkiem tiešām ir apliecinājis, ka atbildes uz sev neskaidriem jautājumiem ir iegūši jau LV portālā pat sniegtajās atbildēs. Līdz ar to es droši varu teikt, ka tās atbildes noder arī citiem, nevien pašiem jautājumu iesūtītājiem. Es iesaku saviem draugiem pirms iet pie advokāta vai notāra, pirms tur jāmaksā ļoti lieli līdzekļi. Es palīdzu sagatavoties. Cilvēks zina, kas ir prasības pieteikums, un tad es norādu, LV portālā jau ir tāds materiāls, un jūs varat izlasīt. Nē, jautājumus gan es neesmu uzdevusi, bet es esmu meklējusi jautājumus saistībā ar telšu celšanu kāpās, ar ugunskura dedzināšanu, ar mājas būvniecības procesu, jo man tagad ģimenē tas notiek. Ja es neesmu saņēmusi līdz galam atbildi, tas ir palīdzējis skatīties to virzienu, un man liekas, ka tas ir ļoti būtiski. Tā kā jūs arī sākumā teicāt, ka, labi, uzraksta kaut kādu pilnīgi, ne pa tēmu jautājumu, bet, tad tas jūsu pienākums jau ir teikt, tā pensija aprēķināšana, tad tev ir jāvēršas tajā un tajā iestādē, vai pasties rekuri kalkulators, un tu jau esi cilvēkam palīdzējis, tas ir svarīgi. Varu pat vienu tādu anekdotisku situāciju izstāstīt. Man viens klients atsūtīja vienkārši e-pastā jautājumu. Un viens variants ir tāds, ka tagad rakties cauri visam tam normatīvam klāstam, kamēr es tieku līdz konkrētam jautājumam. Ja es nezinu, piemēram, uzreiz, kur tas ir konkrēti rakstīts, tad es izmantoju šo iespēju. Es uzrakstīju jautājumu LV, un man izlaic atbildi. Un es skatos atbildi, sagatavojas Imants Mužnieks. Tas nozīmē to, ka principā tas rīks darbojās, viņš dod šo pievienoto vērtību, un es ceru tiešām, ka cilvēki to izmanto diezgan plaši. Atceries, atbilde likumā ir pareizā izvēle.